Man ir prieks jūs šeit sveikt. Vispirms par to, ka esam visi 8 novadi, aplaudējam sev. Par to, ka šodien ir jums brīnišķīga diena pasūtīta, jo, saulīt pa zemes virs staigām. Par to, ka ir līdzjūtēji un ir dalībnieki. Un no mūsu puses šoreiz mums ir viena ritīga jauniešu komanda, kas šito organizē visu. Un, ja jums kaut kas nav skaidrs, vēlreiz prasiet jaunībai. Ja jums kaut kas pavisam nav skaidrs, vēlreiz prasiet jaunībai. Jo mūsu sporta organizatoram šīs ir pirmās uguns kristības. Viņu sauc Ēriks Bauers, viņš ir dzimis Amatas novadā, dzīvo Amatas novadā. Un viņam ir tas gods arī vadīt šodien šīs sporta spēles. Un par to mēs esam lepni visi kopā, ka es ceru, ka būs brīnišķīgs sports un ir viens nepacietīgs kaut kāds. Nepacietīgs šīvis, kuram vienmēr kaut ko vajag, bet tas nekas. Un es aicinu visus palikt līdz beigām, jo mūs gaidīs arī vakariņas. Un ieēdam, jo esam pavadījuši gan šo mēnesi, gan šo nedēļu visi kopā. Un noslēdzam ar vienu brīnišķīgu piekdienu, lai uzvar stiprākais. Un tad vārds ir Ērikam par tehnisko informāciju. Tātad vēlreiz sveiciens visiem svētku dalībniekiem. Prieks redzēt jūs visi tik kuplā skaitā. Šodien ceru uz ļoti lielu jūsu atsaucību, jo šo svētkus organizēju pirmo reizi. Ceru, ka viss sanāks, izdosies. Esam saprotoši, ja gadījumā kāda disciplīna aizcerās vai nāks pagaidīt, ir ļoti labs laiks. Varam iet apskatīt lamas, izbraukt ar segveju vai baudīt jauko apkārtni. Tad izstāstīšu par pasākumu norisi un tehniskajām lietām. Komandas, visa disciplīnas nestartēs reizē. Mums ir 8 disciplīnas šodien paredzētas. Mēs izpildīsim pirmās 6 disciplīnas. Komandas tiks dalīts pa pāriem. Reģistrācijas kārtībā būs sadalīts komandas pa pāriem. Un šie pāri virzīsies tātad uz attiecīgi norādītajām disciplīnām. Ja, pāris viens kopā ar vēl kā dosies, piemēram, uz futbolu, tur virves vilkšanu un tā tālāk. Tātad nosaukšu varbūt pāris, kas startēs kopā. Tātad pirmais pāris būs kopā, būs Priekuļu novads un Amatas. Aplausi! Otrs pāris, kas startēs kopā, būs Vecpiebalgas novads un Rauna. Trešais pāris būs Jaunpiebalga un Līgatne. Un ceturtais pāris Pārgaujas novads un Cēsis. Jā, tātad atceramies savus pārus. Un tagad izstāstīšu nedaudz sīkāk par disciplīnām, ko mēs šodien veiksim. Tātad tā kā mums ir Hērakla svētki, un tas tāds vairāk tāds grieķu mitoloģijas tēls ir un sporta dievs, ko esam mēs paši piedēvējuši, un katrai disciplīnai ir nosaukums saistībā ar grieķu mitoloģiju. Viena no disciplīnām sauksies Apollona pionieru bols. Apollona pionieru bols notiks šeit, man aiz muguras, kur redzams jau laukums, būs nozīmēts arī tiesnesis, un arī tiesnesis izstāstīs sīkāk noteikumus. Būs tāda spēle, kā Hērakls iepazīst Latviju. Jā, tas būs mūsu otrajā cēlienā pēc tehniskā pārtraukuma. Būs arī Afrodītes vešana. Afrodītei būs jāsēž ratos, vīriem jāstum. Zelta zeva virve. Arī redzama, tur jau ir novietot, kas arī notiks pirmajā cēlienā. Nesamierināmo kaimiņu attiecības tiks noskaidrotas Spartas un Atēnu futbolā. Laukumā arī tiesnesis norādīs sīkāk. Ahilēja pārbaudījums tuvāk, tur ir mežiņš, jā, un tas ir redzams tur aizmugurē vairāk. Tālāk sekos Haosa dieva nedarbi, jā, arī tiesnesis sīkāk otrajā cēlienā nozīmēs un izstāstīs, kas šeit būs jādara. Un Odiseja varoņdarbs būs noslēdzošais, kas būs arī notiks pirmajā cēlienā.
kur būs jāmet vista uz tālumu. Arī tiesnesis sīkāk nozīmēs un izstāstīs visu, kas ir jādara. Vēlētos vēl iepazīstināt, nedaudz mūsu tiesnešu komandu, jauni perspektīvi censoņi. Esam lūdzu ļoti saprotoši, varam ieteikumus un jautājumus visus svērties pie mūsu tiesnešiem. Lai jums visiem veicās šodien. Paldies! Tas no tehniskās daļas, bet jūs jau zināt, ka pirms darba vienmēr sākumā nāk izklaide. Es zinu, ka jums ir katrai komandai iedot pāris uzdevumu, kas jums bija jāsagatavo. Pēc jūsu izskatas nospriežu, ka jūs to tiešām esat darījuši, vai arī jums novada pašvaldībās kaut kāda atšķirīga mode. Un mēs esam arī sagatavojuši secību, kādā jūs uzstāsieties. Tas ir tādā veidā, kā jūs pieķerieties, tikai pilnīgi otrādi. Un tāpēc, kā pirmajam, es dodu vārdu Pārgaujas novada pašvaldībai. Mani dzird bez mikrofona, vai man runāt mikrofonā? Tātad mikrofonā? Kurš nedzird? Parasti labi ir bijis vienmēr tas, kad priekuļiem līdzi ir labs dakteris. Es nezinu, vai šoreiz ir vai nav. Tā kā griezties pie priekuļiem. Bet vēlreiz sveiciens jums visiem. Un šajā sakarībā mums tā ļoti labi sanāca, lai jūs vispār zinātu, ko nozīmē, kā Heraklis sporto rudenī. Un vispār, kas ir Heraklis, mazs ieskats tajā visā pasākumā. Un tātad, Heraklis ir ļoti mitoloģisks tēls, kurš tika ieņemts dievam Zevam un ar viltu apmānot mirstīgo sievieti Alekmeni. Tātad, tur varam šo to mēs izlaist no tā visa, un jaunībā Heraklis sastapa savā ceļā netikumu un labdarību. Divu jauku sieviešu izskatā. Bet, vai jūs dzirdat vai nedzirdat, kā pateikt par jaukām sievietēm, tā beidzās? Labi. Mikrofons ir. Tātad ejam tālāk. Neskatoties uz iepriekš minēto, palika Heraklis traks, jo nespēja piedot sev izdarīto izvēli. Un nogalināja savu sievu un 8 bērnus un sastrādāja vēl daudz visādu nedarbu. Tālāk Heraklam bija izkrituši pastāvīgie zobi, un to vietā izauguši 3. zobi. Kad atgriezās pie prāta, to visu nožēloja, lai izpirktu savu vainu, veica 12 varoņdarbus, kurus, kā uzskata senie grieķi, arī veica tikai sieviešu intrigu dēļ. Dzīvi beidz izdarot pašnāvību, protams, sieviešu dēļ. Sakrāva ugunskura un tajā ielēca. Bet tur ir diezgan daudz viskaut kas, bet Heraklis apvainojās, jo viņš strādāja pie augulēja, iztīrīja kūti 5000 vēšu mēsliem un tika apmānīts nesaņemot par to algu. Tas ielats diezgan garš, vai ne tāds, bet, lai saņemtu pelnīto atalgojumu, Heraklis agulēju nogalināja un iekaroja viņa pilsētu. Par godu šim notikumam viņš sarīkoja pirmās olimpiskās spēles. Es ceru, ka uz mums tas neatieksies. Tālāk, izveidoja disciplīnas un disciplīnas bija sadalītas tātad ar 300 labās pēdas nospiedumiem un 300 kreisās pēdas nospiedumiem. Ļoti specifiski. Uzvarētāji balvās saņēma arī olīvu koku vainagus. Senā Grieķijā sportoja kaili. Sievietes netika pielaistas pie šīm pasākumiem. Un es skatos, ka mums viens otrs Heraklis ir jau gatavs, tikai atliktu noģērbties. Tātad, un kopsavilkums ir pavisam vienkārši. Heraklis sporto rudenī, sporto pilnīgi kails, ļoti atlētisks augums, pēdas izmēr 48, tur metri, mati, bet
Tātad mati viegli izpūruši un sapinkojušies. Hugo, es skatos uz tevi. Tu pilnīgi atbildi šim te tēlam. Jā. Ir? Nav. Vienmēr sakot, mēs sveicam un saviem pretiniekam vēlam visu to labāko. Mums ir sanākusi maza ķibele, mums nav pēdu atlējums, bet mums ir roku atlējums. Tas ir tātad, mēs jums dodam savu draudzīgo roku. Un katrai komandai vai komandas vadītājam vai pašvaldības vadītājam, tātad mēs dāvinam mazu dāvanu, atbilstoši šim pasākumam. Nu tātad lūdzu, sāksim ar Amatas novadu. Amatas novadam beigās ir noteikti. Tātad nākat palīgā, padodat lūdzu. Amatas novads tātad saņem lielāku balvu nekā pārējie. Beigās šī sēne nav obligāti ēdama. Sēne, lūdzu. Tā ir spēku sēne, jā. Spēku sēne un spēku dzīra. Un, protams, roka par šo notikumu un zeltu lauru lapu vainags. Kas mums ir ejam pēc kārtas? Sāksim ar pēc tam mūsu pretiniekiem. Cēsis. Nu nāk. Lūdzu, cēsim dāvanu. Būs kreisā roka. Labi, tālāk jautiem. Nenokīt. Redz, kā viņam tiek? Tālāk, kas mums ir? Tālāk mums ir vecpiebalga. Hērakls nāk ar izpūrušiem matiem un gandrīz vai atbilstoši. Priekuļi! Dāvanu priekuļiem! Priekuļi, nākat, čup! Ātrāk, mēs te baigi aizskavējam visi. Tā, priekuļiem mums blakus kas ir? Zemeņu novads, Rauna, lūdzu! Drūs, parasti tev noņem, vai ne? Un līgatne, protams. Līgatne. Tas ir mūsu mazais sveiciens visiem, lai visiem izdodās, un, protams, es saprotu, ka nākošās spēles nevar atkārtoties attiecīgajos novados, kur jau tas ir bijis. Tā kā cīnaties atbildīgi. Vecpiebalga. Paldies pārgājus novadam, bet nekur nebeidz lūdzu projām. Katras komandas pārstāvs arī dodas tur pie mūsu olimpiskā riņķa un aizdedzina simbolisko lapu. Aplausus pārgājai. Tikmēr sāk gatavoties Cēs komanda. Mikrofons un skatuvi ir jūsu rokās. Mums ir viens tāds palielāks būvniecības projekts nesen noslēdzās, palika ķivers pāri. Nē, patiesībā mēs Cēsu novads sveicam visus jūs ar to, ka esam šeit savākušies. Aplausi mums vēlreiz. Un mēs sapratām, ka mēs gribam savienot tradicionālo ar kaut ko jaunu. Respektīvi, mēs paņēmām mūsu Hēraklu, mītisko zevadēlu no Vaivas pagasta. Un
Viņš iedibinās jaunu tradīciju, kas cerams pāršķirs jaunu lapu visu mūsu novadu savstarpējā draudzībā. Pamazām process tiek gatavots. Heirakls arī pamazām nojauš, kas ar viņu notiks. Tātad mēs, Cēsu novads, izaicinām jūs pārējos novadus uz vēl nebijušu draudzību un sadarbību. Savienojot jaunas tradīcijas ar latviešu rumulēšanās tradīcijām, kā atceramies, rumulēšanās iesāk jaunu sezonu, mēs iesāksim jaunas draudzības. Aiziet! Un kā mūsu dāvana jums, mūsu velta jums, būs iespēja uzkāpt mūsu stikla olimpā, jeb 6. februārī ierasties uz koncertzāli Cēsis. Pasākuma programma vēl ir procesā, bet ir vērts rezervēt savu 6. februāri. Tad, komanda, vai esam gatavi uz 3-4, ja? Aiziet, 3-4! Paldies! Un arī, protams, dodamies, tur būs uguns, iededzinām simbolisko lāpu, varēs sasildīties mazliet. Kas mums ir nākamajā? Nākamos priekš aicinām Līgatnes novadu. Droši skatuve jūsējā. Labdien visiem! Sveicienu no Līgatnes sporta dienā šodien. Visiem veiksmi. Tā kā, tūlīt. Gatavi? Gatavi! Ok, tad mums būs mazs tāds stāstiņš. Hērakls, Zeva dēls, ir mērojis neiedomājumu garu ceļu no plašas senās Grieķijas un ir ieradies šeit, Rakšos, so metāla rumaka pavadībā. So metāla rumaka pavadībā viņš ir šķērsojis bīstamās jūras, ezerus, okeānus, Eiropas un Baltijas valstu robežas, kurās čum un muģi visādas bīstamas mitoloģiskās būtnes. Vienraģi, kentauri, truši, dērves, žirafes, kamieļi un vēl cits neiedomājums būtnes. Ceļš bija ļoti smags. Arī milzīgie kalni bija grūti pārverami. Un tad, drīzdalvēns briesmonis parādījās pie Latvijas robežas un nelaida Herkules pāri Latvijas robežās. Bet Herakls nebaidījās un uzveica to. Nosākot tam divas galvas. Bet kāpēc? Kāpēc Herakls šeit ieradās? Viņš ieradās šeit, lai veiktu vienu no visgrūtākajām misijām viņa dzīvē, ko viņa tēvs Zeus viņam lūdza paveikt. Tas bija iegādāties māju Līgatnē, kļūstot par Līgatnes varoni, kurš tagad nes Līgatnes vārdu un slavu plašajā pasaulē. Un, lai pārstāvētu mūs un arī visus šajās sporta spēlēs. Postskritum, mēs varam vienkārši sēdēt un ēst un izbaudīt sporta spēles, jo Herkules visu tāpat izdarīs mūsu vietā. Beigas. Paldies! Un tagad mēs sveiksim visus pārējos dalībniekus un visu komandas pārstāvs, jā. Tā kā mēs nevienu nesauksim tā atsevišķi, bet mēs katrs pieiesim jums klāt un pasniegsim dāvanas. Tā kā, tūlīt. Paldies Līgatnes novadam. Aicinām pārstāvu viesturu doties iededzināt lapu. Nākamajā uz skatuves nāk Jaunpiebalgs novads un rāda, ko sagatavojuši. Pazuduši, neredz viņas nevis. Nē, kur ir? Mikrofons tavs.
Labdien! Tātad īsais kurs sengrieķu mitoloģijā. Dieva dēls Zeva, dēls Herākls, nezināja ceļu uz Hesperīdas debesu dārziem. To nezināja neviens. Lielais Zeva dēls izstaigāja visu Āziju un Eiropu, taujādams šo ceļu uz šo pasakaino zemi. Tikai nonācis tālu svešumā, viņš lēnām tuvojās nimfām. Ļoti lēnām. Ticis līdz dārziem, viņš sastapa briesmīgo puķi Lādonu, kurš sargāja zelta ābolu. Vispirms Herākls ņēma un cirta ar zobenu. Pēc tam mēģināja ar loku un bultām uzveikt puķi Ladonu. Tas ir bīstami! Taču viņa centieni bija neveiksmīgi. Tad, lai tiktu pie āboliem, Herākls ņēma talkā viltību, jo spēks ir arī viltībā, un ar nimfu palīdzību apmānīja puķi Lādonu. Viņš bija ieguvis zelta ābolus no Hesperīdas debesu dārza. Herākls bija cīnījies ar puķi Ladonu tikai tāpēc, lai iepriecinātu Amatas novadu un viņas priekšsēdētāju elitu viņas vakardienas svētkos. Paldies! Pagai, dod mēs arī lūdzu pārstāvs komandas uz mūsu olimpisko aplu un aizdzinām simbolisko lapu, bet tagad vārds Raunas novadam. Sveicam visus svētkos un stāstām leģendu par savu Heraklu. Līgatne jau beigās beidz ar Herkules, un mēs tomēr pabeigsim ar Heraklu. Tātad, mūsu pusdievs un varonis Herakls ir cēlies, protams, no Raunas. Starp citu, šodien mēs tam guvām arī lietišķus pierādījumus. Tas nospiedums, ko dalīja Hārdijs, ir mūsu Herakla rokas nospiedums. Pats pirksta detekts sakrita. Tātad, kad viņš paaugās, vecāki viņu aizsūtīja pirmajā skolā, kur viņš, kā zināms, izdarīja savu pirmo varoņu darbu. Pēc ilgas un nogurdinojušas vajāšanas noķēra Erimanta meža kuili, kura trofeju viņš ziedo Amatas novadam. Un to reiz arī puķes aizgājušajos svētkos. Jau smeļoties zinībaks augstā skolā Jelgavā, Jelgavas pļavās noķēra Krētas vērsi, kura brīvdienās auļoja mājās pie vecākiem. Spēcīgo virvi, ar kuru savaņģoja vērsi, Herakls dāvina Ārgaujas novadam. Lai jums sartavs vērsis noķerās. Esot savās vecāku mājās Raunā, mūsu varonis Herakls iztīrīja augies staļļus.
Paļļi, ticiet, tiešām bija pilni ar mēsliem. Hērakls tos izmēs vienā dienā, aizprostojot tūmā esošās upes, kuras pārplūdušas un ūdeņi aizskalojuši no staļiem visus mēslus. Hērakls novērta Liekuļu novadam savu spēku un atapību, ja gadītos risināt līdzīgas problēmas. Tā nu braukājot no Vidzemes uz Zemgali, turpu šurpu pa ceļam, kaut kur ceļam malā, posmā pie Līgatnes, varonis Hērakls aizdedzinājās timfālas putnus, kas ar saviem dzeles nagiem akurāt grasījās aplosīt Līgatnes lāčus. Lūk, trofeju no šī varoņdarba Līgatnes novadam. Viens no putniem. Jau būs kārtīgas iemaņas zvēru vajāšanā, esot plašajos Anglijas līdzumos, kur Hērakls bija devies darba gaitās, sagūstīja Diomeda ķēves. Tās, kā runā, esot ēdušas cilvēkus. Cīņas laikā kādai ķēvei ir nokritis pakaus, un pēc tam vēl vienai un vēl vienai. Šos pakaus Hērakls ar laimes vēlējumiem dāvina Vecpiebalgas novadam. Dodoties mājās no Angļu zemes uz savu dzimto Raunu, Hērakls atveda Gēriona govis, kuras dāsni aplaimo savu varoni ar piena upēm, lai tām netrūkst spēka un spara saviem varoņdarbiem. Stipru garu un miesu Hērakls vēl Jaunpiebalgas novadam. Un tā nu mūsu pusdievs un varonis Hērakls bauda savu varoņu dzīvi, protams, kopā ar savu Afrodīti. Kā tam pie īstiem varoņiem arī būtu jābūt dzimtajās mājās Raunā, mielojoties ar Hesperīdu zārza zelta āboliem, kurus viņš sargā no ļaunā pūķa Ladona. Šodien tad viņš ar šiem āboliem padalās arī ar Cēsu novadu. Lai labi garšo! Paldies! Īsumā mūsu Hērakla dzīves stāsts. Paldies Rauns novadam, un tad lūdzu arī pārstāv doties pie simboliskās lapas, bet tikmēr uz skatuves kāpj Vecpiebalgas novads un rāda, ko ir sagatavojuši ar muzikālu pavadījumu. Tuk strādā. Labie ļaudis, sagaida mūsu Hēraklu! Aplausus! Un pirms mēs sākam Hērakla raksturojumu, viņam ir īpaši paslēpti dārgumi pie saviem sāniem. Un kā es varētu teikt, viens sāna gals ir uzo, īstais spēka Mitriķis grieķu dzēriens. Un pa otru dzērienu varētu teikt, ka viņš ir raki ceļš spārnos. Lūdzu, izdalam dzērienu, kamēr es slavinu savu Hēraklu. Kā jau zināt, Vecpiebalgai ir muzeja apvienība. Un mēs atradām īpašu eksemplāru. Mūsu moderno Hēraklu. Skatieties, ļaudz, kas par stāju, kas par kājām, kas par graciozu gaitu, un kurpes un apavi, vai tie nav Timberlanda? Man šķiet, viņi noķiepuši no mūsu Hēraklē visu savu stilu. Un lāčādas svārki, sengrieķu apģērbs, ko skoti nokupējuši savu kiltu no grieķiem, jo, kā jau mēs zinām, tiem kiltiem nav nekā apakšā, bet mūsu Hēraklam noteikti ir apakšā savi dārgumi zem tiem svārkiem. Un melnā leoparda jostā ar 10 karātu briljantiem, tas ir mūsdienu īstais šedarbs. Un visi militārie atribūti, zobens, vai kā mēs viņu mūsdienās saucam par mačeti,